sev pašnodarbināts jau no 18 gadu vecuma. Tā kā droši vien es bišķi savādāk. Es nestrādāju pirms tam birojā 10 gadus un tad lecu jauno vilcienā. Nē, es ļoti daudz ko citu darījis. Man ir bijusi kafejnīca, es esmu tirgojis virtuves, es esmu vedis ar kuģiem keramzīti no Beļģijas, es esmu vedis no Ķīnas basēns, es esmu bijis ļoti daudz dažādās lietās. Bet vienmēr gribās būt klātajā procesā, ka tu kaut ko radi. Un šī gadījumā, tā dzēriena radīšana vai vispār jau produktu bērsulas radīšana ir tas, ka tu esi tas tā kā pirmaklājies visiem tiem produktiem. Un tās dod daudz lielāku gandarību nekā tirgot kārtējo konteineru ar Ķīnas fabrikātiem. Gribās kaut ko būt tajā izējas procesā. To es arī eju. Tā kā līdz ar to nebija baigi grūti sākt, jo es to biju ļoti daudz darījis. Vienkārši, katra lieta ir savādāka. Es biju dzirdējis, pa altumu, un es sapratu, es gribu to lietu attīstīt ar altumu. Un īstenībā, ja es nebūtu dabūjis to altumu, es visticamāk nebūtu neko arī sācis. Jo tas bija tāds atspērienu punkts, pirmkārt pierādīt, tie, kas izskata to projektu, ka es to varu, un ka viņi apstiprināja, tas notika ļoti ātri, bet tas bija, ka viens no maniem mērķiem bija dabūt to altumu, lai tas man, tā kā aptuveni, tā kā adata divanā, kas tev liek kustēties, jo loģiski, jo cilvēks ir slings, man arī patīk slingam, un tas ir forši. Līdz ar to es daudz mēģinu optimizēt, lai man pēc iespējas mazāk būtu jādara, bet tas virza uz kaut kādu attīstību, uz tādu padziļinātu domāšanu, lai beigās tas rezultāts būtu daudz labāks, tikai, nepārpūlējoties. Kaut gan tagad tāpat sanāk pārpūlēties, jo daudz darba, bet tas ir forši, bet tas nozīmē, ka ir rezultāts. Un, valsts atbalsts bija ļoti, ļoti patīkams, un tas bija viens no mērķiem, kāpēc es vispār uzsāku. Es jums ieteiktu nebaidīties. Nebaidīties zaudēt, nebaidīties riskēt un nebaidīties darīt. Jo bieži vien cilvēki pārāk personīgi uztver jebkādu veidu zaudējumu, ja pat pirmo paklupienu viņš jau uzskata, viņam ir lemta neveiksme. Es tā gluži neteiktu, jo man šeit varbūt 10 reizes jāpaklup, lai tu 11. reizē pieceltos, un tad 11. reizi tu noteikti aizmirsīs visus iepriekšējos 10 paklupienus. Līdz ar to darīt, vai domāt un darīt, lai ir tā virzība uz kaut kādu mērķi, lietu, ko tas cilvēks grib sasniegt. Jo tas ir vissvarīgākais, jo ir cilvēki, kas dzīvo ar savu ideju un nekad viņu nerealizē. Tas man šķiet vissliktākais. Ja ir laba ideja un viņš viņu baidās pazaudēt un ir skops ar viņu, viņš neļauj viņai sākt dzīvot. Man liekas, ka ideja jāsāk dzīvot, ja viņi jāizplat, jo ja viņi būsštruntīgi, viņi līdz ar to tik un tā izbeigsies. Ja viņi būs perfekti, viņi piepūtīsies kā liels balons un turpinās dzīvot un ies debesīs gaisā. Tā kā, jādara.